Dzelzceļš ir teju visā pasaulē, tāpēc varētu šķist, ka tik būtu savs vilciens un tad varētu braukt, kur vien vēlies. Nē, draugi mīļie, viss ir daudz sarežģītāk. Tas tāpēc, ka sliežu ceļu platumi visā pasaulē ir atšķirīgi. Sliežu platumu mēra no vienas iekšējās malas līdz otrai. Latvijā tas ir 1520 mm. Attiecīgi visi vilcieni un lokomotīvas tiek pielāgoti šim sliežu platumam. Ja ar šo te vilcienu mēs mēģinātu nonākt cik vien tālu var uz austrumiem, nav nekādu problēmu. Mērojot 10 000 kilometru un 8 laika joslas pa Transsibīrijas maģistrāli cauri visai Krievijai, mēs nonāktu Vladivostokā, tas pie Klusā okeāna. Ar to rietumu virzienu gan mums ir krietni švakāk, nekur tālāk pa Lietuvu mēs netiktu. Tas tādēļ, ka pie mums ir tā dēvētā Krievijas standarta sliežu platums. Bet jau Polijā sākas Eiropas standarta sliedes, kuras ir par nepilniem 10 cm šaurākas nekā pie mums. Atšķirīgi sliežu platumi ar Eiropu mums ir tādēļ, ka laikā, kad pie mums būvēja dzelzceļu, Latvija bija Krievijas impērijas sastāvdaļa. Kā cars lēma, tā tam bija jānotiek. Bet ar to stāsts vēl nav galā, jo vēl ir tāda lieta kā šaursliežu dzelzceļš. Un mums tāda Latvijā ir veseli divi. Pirmais ir slavenais Gulbenes Alūksnes Bānītis. Tā ir vienīgā līdz šim ikdienā darbojošās šaursliežu dzelzceļa līnija Baltijā. Sliežu platums te ir precīzi 2 reizes šaurāks nekā lielajam dzelzceļam – 750 mm. – 33 km garo distanci no Gulbenes līdz Alūksnei šis čaklais darba rūķis mēro nepilnā pusotrā stundā. Vēl šaurākas sliedes ir Ventspils Bānītim, kas vasaras sezonā priecē atpūtniekus. Tas braši ripo pa nieka 600 mm platām sliedēm. Agrāk šaursliežu dzelzceļi bija gan izplatīti. Lai arī tie bija krietni lēnāki, tomēr to izbūve krietni lētāka.